Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Vai tavu ticību var redzēt? Šodienas rakstu vieta. Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tīzlis no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvila runājam. Pāvils viņu uzlūkodams redzēja, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam. Apustuļu darbi, 14. nodaļa, 8. līdz 10. pants. Šodienas pārdomas. Daudziem no mums ir grūtības. Kādi pat sāk zaudēt cerību un pakļaujas bailēm. Taču mēs nedrīkstam pieļaut, ka jebkas mūs novērš no tā, ko Dievs plāno paveikt. Šodienas rakstu vietā lasām, ka Pāvils slimā vīra sejas izteiksmē redzēja ticību izdziedināšanai. Pāvils pārtrauca savu runu, pievērsās vīram un skaļā balsī sacīja: "Celies stāvus uz savām kājām!" Un vīrs uzlēca kājās un staigāja. Jautājums ir, vai tavu ticību var redzēt? Vai citi var ievērot, ka tu ticībā gaidi, ka Dievs atbildēs uz tavu lūgšanu? Vai tu domā un runā par to labo, kam tu tici? Vai tu rīkojies kā sagaidot Dieva brīnumu? Draugs, tev ir jābūt sagaidošai attieksmei. Esi gatavs izveseļoties, gatavs būt brīvs, gatavs piedzīvot pārdabisku vadību un risinājums no tava mīlošā debesu Tēva. Notici, ka viņš darbojas tavā labā katru mirkli un ilgojas tevi iepriecināt. Kad tavu ticību var saskatīt tavā sejā un sadzirdēt tavos vārdos, tu piesaisti Dieva uzmanību un neiespējamais kļūst iespējams. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka esi devis man tavu vārdu, kur pārdomājot un apliecinot, man pieaug ticība. Es apņemos ticēt un gaidīt, jo zinu, ka tu esi uzticams. Patiesi, tu spēj mainīt jebkuru situāciju, atvērt jaunas durvis un dāvāt nepelnītu labvēlību. Jēzus vārdā. Āmen.